Ir pagājis jau 10 gadi, kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā, un nākamā pusotra gada laikā mums ir vienreizēja iespēja palielināt mūsu ietekmi, iepazīstināt vispārējās Eiropas Savienības valsts ar Latviju ļoti tiešā veidā. Un palielinot ietekmi Eiropas Savienībā, mums ir iespēja katram iedzīvotājam kaut kāds labums vest, jo mēs tagad ar pārējām Eiropas Savienības valstīm kopīgi veidojam politiku, veidojam gan ekonomisko sistēmu, drošības sistēmu. Un šeit prezidentūra ir vienreizēja iespēja ne tikai vadīt sēdes, bet iepazīstināt cilvēkus ar Latviju. Uz Latviju nākošu gadu brauks 27 valstu līderi. 6 mēnešu laikā pie mums būs ārlietu ministri, premjeri, prezidenti, visādi augsta līmeņa ierēģi. Un es pieņemu, ka ļoti daudz pirmo reizi būs Rīgā, pirmo reizi Latvijā. Tātad papildus tam, ko viņi iegūs no sanāksmēm, kuras mēs vadīsim, viņiem būs iespēja Latviju iepazīties. Un man pieredze ārpolitikā ir, kamēr tu neesi bijis vienā valstī un neesi tur vismaz dažas dienas padzīvojis, pastrādājis, iepazinies ar apstākļiem, tu nevari novērtēt to. Latvija ir tagad uzmanības centrā pasaulē, jo mēs esam izgājuši no ekonomisko krīzi, atkal esam veiksmes stāsts, esam iegājuši Eirozonā, un es domāju, ka ļoti daudz Eiropas valstu līderi tieši gribēs redzēt, kā mums iet. Mēs jau tagad redzam, ka nākošu gadu būs diezgan svarīgi aktuāli jautājumi, piemēram, Eiropas Savienības līgums ar ASV, tirdzniecība un investīcijas līgums. Ja Latvija to var veiksmīgi pabeigt, tas arī Latvijai atver jaunas iespējas arī ar ASV tirgu. Protams, būs jautājumi par austrumu partnerību. Un nesen te Rīgā ciemojās Catherine Ashton, kas ir atbildīga par Eiropas Savienības ārpolitiku. Un viņi arī uzsvēra to, ko mēs esam uzsvēruši ārpolitikas debatēs, kad Latvijai ir īpaši iespēja palīdzēt Eiropas Savienībai veidot tuvāk saites ar Centrālā Āzijas valstīm. Daudz tādas Eiropas valsts, kā Portugāla un Itālija, kas šo reģionu nepazīst, arī izmantos šo iespēju iepazīties ar mūsu nacionālām prioritātēm un reģionālām interesēm. Tas ir viss mūsu rokās, mūsu valdības politiķu rokās, ierēģiņu rokās. Es domāju, ka mēs esam pierādījuši, ka mēs protam labi organizēt liels pasākums. Mums bija NATO samits 2006. gadā. Es domāju, ka organizatoriski mēs to izdarīsim perfekti, kā vienmēr. Man lielā cerība ir, ka arī politiski mēs atstāsim ilgstošu iespaidu, pozitīvu iespaidu.